Es gribu ar jums kopā paskatīties vienu no Latvijas prezidentu jaungada uzrunām, kur, acīm redzot, kaut kas īsti līdz galam nesalīmējās un nesanāk. Paskatīsimies tā objektīvi, tīri profesionāli, ko mēs varētu vēl uzlabot, ja, piemēram, jūs būtu aiz kameras un ja jūs varētu mainīt tekstu. Kā mēs varētu palīdzēt šim te Latvijas prezidentam justies labāk un ērtāk? Mans vārds ir Viesturs Meikšēns, esmu profesionāls teātra un operas režisors jau vairāk kā 20 gadus, esmu izdējis vairāk kā 30 izdevums Latvijā un pēdējos 8 gados runas skolā es palīdzu cilvēkiem uzlabot komunikācijas prasmes. Arī publiskās runas prasmes, pārliecināšanas prasmes, mēs balsi nostādam un tā tālāk. Ja jums interesē šīs te prasmes, tad apakšā zem šī te video ir saite uz mūsu runas skolu un pirmās 7 dienas jums būs bez maksas. Bet tagad ķeramies klāt, paklausamies īsu fragmentiņu un tālāk pakomentēsim. Esiet sveicināti jaungada dienā. Gada pirmo uzrunu vēlos sākt ar vislabākiem vēlējumiem jums un jūsu ģimenēm. Pirmais iespējas, vai ne? Tekstuāli, ja mēs tā paskatāmies tā ļoti distancēti, tekstuāli viss ir kārtībā, vai ne? Tā kā mums ir sveiciens, mums ir jaungada dienā, es jums novēlu, es domāju, ka ļoti daudz prezidenti tieši tā arī sāk savas jaungada uzrunas, bet tas pirmais iespējas ir tāds, ka tas teksts neiet kopā ar ķermeņa valodu, ar to attieksmi, ar to tēlu, ko cilvēks mums mēģina parādīt. Mēs drīzāk, ja mēs paskatītos bez skaņas šo te video materiālu, mums būtu sajūta, ka tas cilvēks ir, tā kā Madame Tissot muzejā, kā tāda vaska figūra, kura ir iestelēta, uzlikta, kura ir ļoti mākslīgi tā kā iemūrēta, iecementēta. Un īsti tas sirsnīgais teksts, viņš īsti nespēja atkausēt to personību. Un te ir tāds profesionāls jautājums jums tagad, ja? Iedomājieties, kas būtu jums jādara, ja jums ir šāds te izaicinošs pasākums, ko jūs tīri tādā režisoriskā veidā varētu pamainīt vai izdarīt, lai palīdzētu šim cilvēkam, palīdzētu. Lūdzu, nekritizējiet neko, jo katram no jums arī var būt šāda te pats situācija. Mēģināsim tomēr palīdzēt atrisināt šo te rebus. Paklausīsimies vēl tekstu un padomāsim arī vienlaicīgi, kas būs risinājums. Lai miers un saticība valda katrā mājā, lai piepildās ieceres un sapņi, no sirds vēlu veselību un spēku jaunajā gadā. Pirmkārt, es teiktu tā, tie teksti ir diezgan salīdzinoši labi un pareizi priekš jaunā gada uzrakstīti teksti, bet tas, ko mēs redzam, kad ir Andris Bērziņš lasa. Tad, kad notiek lasīšanas process, mums pilnībā mainās uzsvaru likšana, mēs aizmirstam par dabisku komunikāciju ar savu klausītāju, mēs faktiski neredzam par to cilvēku, kas to ir uzrakstījis, mēs vienkārši lasam un esam ieciklējušies, lai mēs pareizi izlasītu. Es nezinu, kā ir Andrim Bērziņam tur ar redzi, vai viņš labi redz to tekstu vai ne, varbūt arī tieši otrādi viņš uztraucās par to, lai viņš varētu saskatīt un nekļūdīties un pareizi to nolasīt. To mēs pagaidām nezinām. Ja? Tad pirmais punkts, no kā mums vajadzētu izvairīties, no kā mums jātiek ir galā lasīšana. Mums jātiek prom no lasītā teksta, jo tādā veidā mēs varēsim panākt daudz draudzīgāku un daudz personiskāku iesaisti vai attieksmi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir nevis jāpiedāvā gatavs uzrakstīts teksts, bet mums ir jāpiedāvā idejas, par ko runāt un jāprasa attiecīgam cilvēkam, lai viņš varētu norunāt ar saviem vārdiem galveno domu. Mēs nepieķeramies vārdiem, mēs pieķeramies domai un idejai. Un tas nekas, mēs varēsim veselu dienu filmēt ar to cilvēku, tikmēr, kamēr mums viens no šiem te 250 mēģinājumiem sanāks. Un viņš sanāks dzīvīgi, viņš sanāks forši, viņš radīs pareizo tēlu tādam, kādam vajadzētu būt latviešu prezidentam, vai ne? Lūk, tas būtu tas pirmais noteikums. Mēs prasīsim otram cilvēkam, lai viņš mums norunā to ideju ar saviem vārdiem. Mēs varbūt arī pieskicējam to tekstiņu uz papīra un tad piedāvājam viņam, vai to patīk šādi te formulējumi. Ja jā, tad viņš norunās vēlreiz ar saviem vārdiem, neskatoties un nelasot to tekstu. Paklausāmies vēl bišķiņ tālāk. Šī diena ir kā balta lapa, vēl neaprakstīta un tīra. Tā ir kā mirklis pirms jauna sākuma, kad cilvēki domās valda gaidas, jaunas apņemšanās un jauni mērķi. Dāmas un kungi, šis ir akmens nevis Andra Bērziņa dārziņā. Šis ir akmens teksta rakstītāja dārziņā. Lai no kādi pozitīvi brīnišķīgi nodevumi, lai nebūtu, šī saucās dzeja.
Jā, tas varbūt nav pantmērā uzrakstīts teksts, bet par baltām lapām, par visu šo te brīnišķīgo skaisto vidi un to gaisotni mēs vienkārši jūtam, ka Andrim Bērziņam, ka tas neiet kopā ar viņa personību. Tad kāpēc spīdzināt cilvēku, ja tas neiet kopā ar viņu? Tas tāpatās kā uzvilkt cilvēkam žaketi, kas ir 3 reizes pa lielu, viņam vienkārši viņam neder, viņš nejutīsies labi, viņš nejutīsies ērti ar to tekstu, kas viņam ir piespiedu kārtā iedots lasīt. Prezidentiem ir diezgan grūts uzdevums no komunikācijas viedokļa, jo viņiem ir regulāri jāuzstājās un publiski kaut kas ir jāsaka, un tāpēc viņiem ir šis cilvēks, kas it kā raksta viņiem priekšā tos tekstus. Bet bieži vien šie teksta rakstītāji, vismaz to, ko es esmu Latvijā sastapies, viņi raksta ļoti literāri pareizi, it kā ar pareizo domu un tā tālāk, bet viņi vispār neņem vērā tā runātāja personību un vai viņam būs viegli vai grūti to norunāt. Mēs pilnīgi pat jūtam no tādas paralingvistikas viedokļa, kad viņš pat noelšās pirms šī dzejas lasīšanas, viņam ir grūti, viņam nepatīk, un es pilnībā saprotu viņu. Ja? Man arī būtu grūti norunāt šo te šausmīgi poetisko tekstu. Katrs pats ir savas laimes kalējs. Izskatījās, ka tur bija rakstīts tekstā iekavās pauze, izskaitiet līdz 2, un tad viņš mēģina tā kā norientēties un noturēt to pauzi. Savu ikdienu un dzīves gadus veido pats. Tomēr Latvijas vēsturi rakstām mēs visi kopā. Tie teksti jau viņi ir pareizi uzbūvēti. Ja? Tikai tā vienīgā problēma, kāpēc Andris Bērziņš tur cīnās, ir tas, ka viņi neiet kopā ar viņu personību. Otrs mehānisms, kā lai mēs palīdzam šim cilvēkam norunāt dzīvi, forši un patīkam to tekstu, ir viņam būtu jāstāv kājās. Es kā režisors teiktu, Klau, ir jāstāv kājās, kaut vai mazas nelielas kustības, kaut kā tas, ka tu jūti savu ķermeni, tu neesi tā kā neizmanto krēsla atzveltni, visi šie mazie triki, mazie elementi, viņi palīdzēs tam cilvēkam justies tonusā, bišķiņ vairāk tādā enerģiskā aktivitātē un dos viņam iespēju vienkārši runāt brīvi, skaisti sarunu valodā. Nekad neizmantojot atzveltni, šo pašlaik Andris Bērziņš izmanto atzveltni. Atzveltni nozīmē to, ka mēs atslābinamies, mums uzreiz atslābst visi mūsu balss veidošanas muskuļi, un mēs esam tādā tajā saucamā relaks zonā, tādā atpūtas zonā, un mums vispār nav enerģijas. Enerģijai vienmēr ir jābūt tīpaši jaungada runās, ir jābūt enerģija. Jūs veselu valsti tagad uzrunājat. Ko jūs domājat? Jūs varat vienkārši atgāzties dīvānā un čībiņās uzrunāt valsti? Nē, mums vajag līderi ar mugurkaulu, mums neder cilvēks, kas ir atgāzies. Ja? Un šī te ļoti mākslīgā roka uz galda, ir taču jābūt komandai, kas redz, ka vienkārši viņi tur nedzīvi atrodas tā roka. Ja tā roka tur nedzīvo, ja tā žestu valoda nav attīstīta cilvēkam, tad vēl jau vairāk ir jāceļ cilvēks kājās un jāuzliek ir rokas pretī saules spīnumam, lai viņas nekustās tur, bet vismaz viņas ir tajā pusaktīvajā zonā, kas liecina, ka cilvēks gribēs runāt un gribēs darboties. Lūk, tātad 2 jau lietas mēs esam jau tikko sakārtojuši. Pirmkārt, mums jādod Andrim Bērziņam pašam ar saviem vārdiem pateiktā ideja. Visticamāk, tas mums prasīs veselu dievu ņemšanos, bet tas ir gada atbildīgākā runa, visa valsts tevi klausās, tad ir jāpacīnās, vai ne? Otrs, nesēdēt, ja, tad sēdēšana viņam ļoti traucē. Un trešais ieteikums ir aiz kameras, ir jābūt nevis tekstam, ko viņš lasa tajā transkribētajā formā, bet aiz kameras ir jābūt cilvēkam, ar kuru viņš runā. Kurš skatīsies viņam acīs, kurš radīs to sajūtu, ka tu runā ar dzīvu konkrētu cilvēku. Publika nekad neredzēs to cilvēku, kas ir aiz kameras, bet Andrim Bērziņam būs tā sajūta, ka viņš runā ar kaut kādu cilvēku, viņš grib nodot to pamatvēstījumu, ko viņš grib pateikt. Un tas arī vēl papildus palīdzēs radīt šo te dzīvo sarunu valodu, melodisko stilu, draudzīgo vēstījumu formu. Lūk, šie te 3 ieteikumi, kuri būtu tādi režisoriski ieteikumi un palīdzētu Andrim Bērziņam daudz labāk norunāt šo te jaungada runu. Un mēs šeit analizējam Runas skolas YouTube kanālā daudz šādas te runas, ne tikai Latvijas prezidents, arī daudz cilvēku runas, tāpēc arī piesakojiet, nospiežiet laiku, tas palīdzēs daudz vairāk cilvēkiem iegūt vai piekļūt šiem te materiāliem, un apakšā zem šī te video ir arī saite uz mūsu Runas skolas platformu Schoolāt, kas ir mūsu visi materiāli, vairāk kā 40 stundas materiāli par publisko runu, par argumentēšanas prasmēm, par balss nostādīšanu. Visi tie materiāli jums būs pieejami bez maksas. Pirmās 7 dienas gan.
Pēc tam mēs ieslēgsim nelielu rēķinu, bet, ja jūs vēlaties nopietni attīstīt komunikācijas prasmes, tad šī ir tā fantastiskā iespēja, un komunikācijas prasmes ir vajadzīgs pilnīgi jebkuram cilvēkam, jebkuram profesionālim, arī jums. Tagad tiekamies runas skolā un tiekamies nākošos video materiālos.